Vai es kādreiz pieķēru sev domājumu, ai, viņš man nokaitināja, kaimiņš man sabojāja dienu, priekšnieks vispār man nenovērtē, kur nu vēl partneris. Un tu domā, ka tā ir viņu vaina. Bet patiesībā tas ir par tevi. Tas nav par viņiem. Brīdī, kad mēs vainojam citus, mēs nododam savu spēku. Mēs kļūstam par upuri. Par upuri savai pagātnei. Un upuris nevar mainīt neko. Viņš tikai gaida, kad viņam kāds nāks palīgā. Bet patiesība ir tāda. Tu pats ar sevi netiec galā. Bet zini, tas ir cilvēcīgi. Mēs visi sevī nesam sajūtas, kas nekad līdz galam nav sadzirdētas. Un tu jau tās vari apspiest, ielikt atvilknē un teikt, ka es jau ar sento tiku galā. Jo tu taču vairs neraudi, tu vairs nereaģē, tu esi it kā mierīga. Bet, ja godīgi, kur tad ir tās skaistās attiecības? Kur tad ir tie ienākumi, kurus jau sen tu esi pelnījusi? Tu taču esi izmēģinājusi visu. Tante teica, ka tev ir lāsts. Kārts pareģoja, ka tūlīt viss mainīsies. Grāmatā rakstīja, domā un tu kļūsi bagāts. Bet realitāte jau nemainās, vai ne? Un kad tu beidzot atmet to domu, ka vainīgs ir kāds cits, vīrs, mamma, māsa, priekšnieks, tad paliek viens jautājums. Kas tad ir atbildīgs? Kas ir atbildīgs par tavu dzīvi? Vai tikai ne tu pati? Vai tikai tās nav tās tavas bomžu programmas, kas turpina darboties zemapziņas fonā, nemaz nenojaušot, ka viņas tur ir, ielūkojies sevī dziļāk? Tās programmas nemaz nav tavas pašas balss, vecās sāpes un ticības, kas nekad nav bijušas tavas. Varbūt laiks ir atbrīvoties. Un, kad tu beidzot atbrīvo sevi no šīm bomžu programmām, tu ne tikai radi harmoniskas attiecības, tu kļūsti iekšēji brīva. Un ar brīvību nāk miers un pārpilnība. Un tā dzīve, kuru tu patiesībā esi jutusi un pelnījusi, tev nav jādzīvo pēc vecām programmām,